Izrādās, ka vēža šūnām tieši tāpat kā cilvēkiem ir dažāda diēta. Kādu produktu, kādus enerģijas veidus šīs šūnas labprātāk gribētu izvēlēties. Un mēs esam konstatējuši, ka tie vēža veidi, kuri ir agresīvi, kur bieži ir metastāzes un slikts iznākums pacientam, ir tieši grūtāk diagnosticējumi, ja nevar saprast, vai šis vēzis savā diētā varētu lietot augstskābes vai tautas valodā runājot tauku vielas. Mūsu projekta ietvaros mēs meklēsim dažādu vēžu paraugus, kuros mērīsim dažādus rādītājus, lai saprastu, vai šie ir tādi vēža veidi, kas ir taukus mīlošie. Tas palīdzētu ārstiem precīzāk diagnosticēt pacientu un saprast, ka konkrētā diagnoze var izrādīties bīstamāka nekā sākotnēji domāts, līdz ar to vajadzētu ārstēt ātrāk, agresīvāk, lai veicinātu pacienta dzīvi ilgi un arī labāku jusšanos. Un tas, ko mēs darīsim no praktiskās puses, ka mēs meklēsim pacientus, kas piekritīs piedalīties mūsu pētījumā, un mēs būsim ļoti pateicīgi visiem, kuri šo piekrišanu dos. Mēs ņemsim operāciju materiālu, ko izgriež no cilvēka ārā, un izmantosim mitohondriju metabolisma pētījumiem. Mēs dosim tādas vielas, kuras šie mitohondriji māca ēst, mērīsim, cik daudz konkrētā vēža veida šūnām ir šis augstskābju metabolisms. Tas būs viens no tādiem ļoti izsmalcinātiem pētījumiem, jo šādas metodes līdz šim nav lietotas. Un tādu diagnostikas veidu, kas palīdzētu atšķirt taukus mīlošus no taukus neizmantojošiem vēžiem, šobrīd nav pieejamas izmantošanai vēža diagnostikā. Protams, ka visiem būtu ļoti ērti, ja mēs varētu aiziet, tā skaitā, piemēram, uz kādu laboratoriju, kā šobrīd daudz iet, un nodot analīzes un saprast, kas mūsu organismā notiek. Tas, protams, būtu lielākais mērķis, lai varētu pirms jau ir iestājušās klīniski būtiskas sekas un saslimšana jau ir pilnā sparā, varētu cilvēkam un arī ārstiem palīdzēt norientēties un saprast, ko darīt tālāk. Tas būtu mūsu projekta lielākais mērķis.